Esiet sveicināti handbola draugi, handbola podkāstu skatītāji, līdzutēji, citu sporta veidu draugu līdzutēji. Un citi klātesošie. Un citi klātesošie ir atkal trešdien, 2 nedēļas apkārt ārprāts, kā laiks ātri skrien. Liekas, kad vēl tikai... Drīz Ziemassvētki. Kaut kad, jā, starp citu, šodien pirmo mandarīnu apēd, starp citu. Un pēc tam lieldienas arī būs. Jā, bet mandarīnu parāda. Un pēc tam lieldienas arī būs. Jā, bet mandarīnu parādīšanās veikalā liecina par to, ka drīz Ziemassvētki un var jau sākt lēnām gatavot. Es domāju, ka liecina par to, ka vasara beigusies. Gan. Vasara vēl, man personīgi par to, ka vasara beigusies, es noslēdzu peldēšanās sezonu 1. oktobrī. Tā kā, tev tālu līdz vienam manam labam es draugam. Zinu, par ko tu runā. Es līdz tam vēl neesmu izaudzis, bet iespējams, ka tas ir... Līdz pirmajam ledum. Iespējams, ka tas ir nākamais solis. Jā. Prieks jūs visus redzēt trešdienā. Un šodien, kas tad mums plānots ir? Šodien mums nav ciemiņu. Jā. Bet attālināti. Bet būs video zvani 2. Tad pirmais ciemiņš Jānis Pavlovičs un... Otrais ciemiņš Māris Cibuļskis. Jā, Jānis Pavlovičs ir 4. pēc skaita, kas sasniedza 100 spēļu robežu Latvijas izlasē. Pēc tam Māris Vešakovs nāca. Tā kā 5 mums tādi 100 klubiņā tagad ir. 100. klubs. Jā, klubs 100. Nu, tik drīz nepapildināsies, pilnīgi noteikti. Es pat tā nevaru uz ātro iedomāties, kurš varētu būt tagad tāds Kukšēdgars varētu būt tuvākais, kas varētu arī šo te klubiņu sasniegt un iestāties. Viņš joprojām turpina ļoti labi spēlēt savā klubā Vācijas līgā. Spēlē un mācās un tā. Jā. Lai viņš vēl vairākus gadus spēlē, lai viņš iestājas kā nākamais tajā klubiņā, mēs viņam novēlēsim. Jā, to mēs Edgaram novēlam, sveicienu Edgaram Kukšam. Ja skatās, ja nav tiešajā, tad gan jau ierakstā paskatās. Kāds atstāstīs. Jā, tieši tā kā. Lūk, divi video zvani, un kamēr mēs gaidām savus ciemiņus, es piedāvāju, ka mēs kā vienmēr apsveicam iepriekšējā konkursu uzvarētāju pirmām kārtām. Atgādināsim jautājumu. Tu atceries? Es jau tev jautāju, jā, jo... Es it kā nesaudzos par atmiņu, bet kaut kā man tie jautājumi aizmirstās, ko es esmu pajautājis pirms 2 nedēļām. Jā, jautājums bija mūsu Handbola federācijas prezidenta Aleksandra Babras kontekstā, proti, kurā pilsētā viņš sāka savus handbolista gaitas un kā sauca to komandu, kurā viņš spēlē. Kurā pilsētā tas, es pieļauju, bija vieglākā daļa, tā ir Ludza. Bet kā sauca toreiz komandu? Latgales nebija vēl tāda sporta kluba. Varbūt bija, bet handbolā nebija. PSK. Ludzas PSK. Jā, policijas sporta klubs un tieši ar šādu nosaukumu Ludzas vīriešu komanda pirmo reizi vēsturē ieguva medaļas Latvijas čempionātā virslīgā. Bronzu viņi toreiz ieguva. Es atceros VF sporta zālē, kur tagad sapērta smiltis, un es nezinu, kas tur notiek trenējas droši. Pludmales voļu tur laiž tagad jau daudz gadus. Jā, tā bija tāda viens no tādiem, handbola populārākajām vietām Rīgā. Un tieši tur viņi izšķirošo spēli aizvadīja. Toreiz neatceros, ar ko, vai tikai lielais spētas nebija. Negribu samelot, nezinu. Neatceros vairs, bet viņi toreiz uzvarēja un Ludzai tā bija vīriešu konkurencē pirmās medaļas tās bija. Redz. Un konkursu uzvarētājs Artis Batālovs. Pazīstams uzvārds, ļoti pazīstams uzvārds. Jā. Zināms. Teica, kādreiz Dobeles komandā spēlēja. Pats arī spēlējis ir, spriežot pēc Facebook aktivitātēm. Lielbritānijā, un tur viņš spēlēja diezgan aktīvi arī. Tā kā apsveicam Arti, balva. Viņš arī dziesmu svētkos ir piedalījies, viņš arī dejo. Ne tikai handbola spēlē. Tu redz, ko dod sociālajie tīkli. Es tev visu laiku mēģinu pierunāt, taču uzinstalēt to Instagram. Bet tu jau pietiekami labi esi informēts no Facebook. Viņš man ir Facebookā draugos, tāpēc es zinu, ko viņš dara. Tā kā apsveicam Arti, balva tevi gaida un... Ir jau sarunāts, ka rīt atnāks pakaļ un balva ir no Čaklās bites, garšīgais medutiņš. Tur tāda dāvana kastīte, es sev ar tādu gribētu. Un ja man būtu 2, es arī tev uzdāvinātu vienu. Man pašreiz man ir labs draugs, Uģis Malnieks, tā kā tev medus nav problēma. Medus trūkums, ja kas man nedraud. Tagad ziema tuvojās. Bet es kaut kur nesen lasīju, ka medus ir, tas ir vienīgais produkts, kas nebojājas,
viena karote medus, tur nebija rakstīts, cik liela. Es pieļauju, ka ne jau teikarote. Cilvēku nodrošina cilvēkam veselu diennakti, viņš, Tā kā enerģija. Jā, viņš nebūs badā. Viņš, katrā ziņā no bada viņš nenomirs. Viņš kaut vai vienu medus karotu dienā pēdīs. Redz, šo es nebiju dzirdējis. Es kaut kur lasīju, nejauši tā. Tā. Es vēl gribētu, ka mēs pirms mūsu viesi, vispirms Jānis pievienosies mums attālināti, un tad Māris pievienosies. Es vēl vispirms gribētu izskriet cauri. Tad es gribētu sākt ar karstāko ziņu šodien, ka Latvijas handbola virslīgai vīriešiem ir no šodienas oficiāli jauns atbalstītājs, ģenerālsponsors, un tas ir BCF Sports. Tā kā tāds karsts jaunums trešdienā BCF handbola virslīga vīriešiem. Jā, tieši tā, tas ir uz šo sezonu. Lūk, tas ir šīs dienas, manuprāt, tāds karstākais jaunums, un tas parāda to, ka šīs sociālo tīklu un citas aktivitātes nepaliek nepamanītas, un cilvēkiem ir interese, seko līdzi, un pateicoties tam ir iespēja piesaistīt arī papildus spēkus, papildus atbalstītājs virslīgai. Šoreiz gan vīriešiem, bet, kas zina, varbūt nākotnē arī soli pa pārējām. Jā, tieši tā. Tā kā vēlreiz liels prieks par panākto vienošanos un sadarbību šo sezonu, un tas nozīmē, ka mēs arī... Ar Neptunesim nav nekāda sadarbība, ne? Nē, nav. Tad jau Ūdens nav. Tas nozīmē, ka mēs arī podkāstos noteikti izspēlēsim arī kādas balvas no BCF Sports atribūtikas, tā kā vēl tiek papildināts, ko varēs podkāstos laimēt. Lūk, tā ir šīs dienas karstākā ziņa, un tad es teiktu, ka ir vēl viena karsta ziņa, kas šajā nedēļā parādījās, un tā ir Evars Klešniks atgriežas handbola laukumā 43 gadu vecumā. Jā, tā ir Vācijas 3. līga, bet tie 43 gadi, un Evars jau principā bija beidzis spēlēt. Viņš ar Mindenu parakstīja līgumu tas ir tagad, jā. Bet līdz šim, viņš spēlēja, bija 3. Bet tagad, Mindenē tur jāpalīdz aizsardzībā, un Evars savulaik arī spēlēdams gan Veclerā, bija viens no labākajiem aizsargiem visā Bundeslīgā. Es atceros, kad viņš pēc savainojuma diezgan ilgi nespēlēja, atgriezās, un kad viņš izgāja laukumā, publika vienkārši piecēlās kājās, visas tribīnas Veclerā, ka Evars ir atgriezies aizsardzības šefs, un tā tālāk. Tā kā arī viens noteikti viens no mūsu labākajiem spēlētājiem, viens no mūsu neatkarīgās Latvijas laikā pirmais Eiropas kausa ieguvējs. Ar Tusam Esen? Jā, ar Esen, ar Tusam. Es tagad pamēģināšu, kā tu. Man šķiet, tas bija 2005. gads. 5. gads, 2005. gadā tas bija, un viņi toreiz uzvarēja EHF, toreiz bija tas EHF kausa izcīņa. Tā kā mums tā divi ir. Daizjuši tā pār Čempionlīgā, pēc tam uzvarēja pēc 12 gadiem. Jā, Tā kā Evars atgriezies, interesanti. Gan jau mums kādā no podkastiem izdosies. Es biju sazinājies, un tad Evars atbildēja, ka šis laiks 3:00 viņam nav īsti parocīgs, jo no 2:00 līdz 17:00 esot treniņi regulāri, un līdz ar to viņam nav iespējas. Bet viņš ir gatavs ar mums parunāt, pieslēgties. Mums vienīgi jāsamanedžē un jāsabīd. Iespējams, kādu trešdienu izņēmumu kārtā mēs varbūt varēsim ātrāk nedaudz. Atgriezties iespējams pie vecā laika, 12:00, tad, lai mēs... Tas būtu to vērts ar Evaru parunāt, tomēr... Es uzreiz rakstīju Klau. Ja viņam nebūtu tā pauze, gan savainojuma, gan citu iemeslu dēļ izlasē, viņam arī būtu 100 spēles, bet tā pauze bija tāda pagara, ka viņš nespēlēja izlasē, viņš
atgriezās, palīdzēja iekļūt Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Nu, nezinu, vai mēs, protams, bez viena no tiem mūsu pamatspēlētājiem mēs droši vien nebūtu iekļuvuši, bet, Evara loma aizsardzībā, tur vispār liek, ko teikt. To var redzēt visās spēlēs. Evars Klešņings, Aivis Jurčs aizsardzībā, plus Dainis Krištopāns, tas bija, es teiktu, tā brīža tāds top līmenis aizsardzībā. Pasaulē, nevis Eiropā, bet pat pasaulē. Protams. Jānis man raksta, ka viņš esot pieslēdzies, bet, ja es varētu lūgt arī palīdzību no režijas, kurā vietā tad viņš mums ir. Atradīsim. Mums ir garas rokas. Nav jau tik tālu. Bet, Jānis joprojām spēlē. Viņš spēlē Ludzas komandā. Viņš atgriezies no Norvēģijas. Un viņš kā tāds spēlējošais padomdevējs treneris, droši vien tajā komandā viņa loma nav. Viņam tur jāmet 10-12 vārti katrā spēlē. Viņam pavisam cita loma ir. Un mēs viņu patiesībā runāsim arī par spēlēšanu, bet ne tik daudz varbūt, jo viņš ir pavisam nesen kļuvis par Latvijas handbola izlases, kā pareizi sauc. Tad Latvijas handbola izlases tehniskais menedžers. Ja tur tā pavisam precīzi vārds vārdā, tad jāapsveic Jānis ar šo te jauno izaicinājumu, es teiktu, bet, kā saka, moderni tas backgrounds Jānim jau ir ļoti labs. Viņš pats ļoti ilgu laiku ir turnīra dalībnieks. Jā, ļoti ilgu laiku pats ir profesionāli spēlējis, trenējies. Tā kā tās aizkulises un pietiekam augstā līmenī spēlējis. Jā, protams. Tās aizkulises un vajadzības un to, kādā veidā to darbu vajadzētu organizēt, viņam nav svešas. Līdz ar to es domāju, ka Jānis ar šiem te pienākumiem varētu tikt galā arī pietiekami sekmīgi, un nekas jau tur tāds ārkārtējs nav. Mums te vēl ir kaut kādas tehniskas lietas. Mēģinam to Jāni dabūt no tās tālās. Arī Jānis ir viena no tās Andra Gulbi komandas, par kuru mēs šeit runājam ar Aleksandru Babru iepriekšējā reizē. No tā kodola, kas veidoja arī tās izlases kodolu lielā mērā, kas iekļuva Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Viņam fināla turnīrā diezgan maz sanāca spēlēt, bet gan pirms tam, protams, tā loma bija diezgan būtiska, sevišķi labajā malā Kreilis. Tas tāds, neteiksim, ka liels deficīts handbolā. Nav tik liels kā ārējie spēlētāji Kreiļi. Jā, bet tu zini, mēs jau par šo te, man liekas, esam ar tevi runājuši, ka Kreiļiem ir ļoti liels priekšrocības handbolā. Pat tad tā konkurence arī ir mazāka nekā teiksim, tam, kas ar labo roku spēlē. Ja? Tāpēc tiem Kreiļiem ir vienkāršāk. Un konkurēt par šīm divām pozīcijām, kas parasti ir malējais un ārējais, jā, jo pārsvarā jau šajās divās pozīcijās šie Kreiļi tiek likti. Ar retiem izņēmumiem varbūt arī saspēles vadītājs un vidū. Jā, bet tas tur tā niansēti, ja iedziļinoties, tas uzreiz tur maina tādu zīmējumu un tā tālāk. Tur taktiskā ziņā treneriem nedaudz citādāk jāpiestrādā galā arī mums taču savu laiku. Ir bijis laiks, ļoti veiksmīgs laiks tajā pašai celtnieku meistarkomandai, ka mums nebija ārējās līnijas Kreiļa tādā līmenī tajā laikā. Un mums ir tāds spēlētājs kā Sergejs Stupka, varbūt kāds atceras, kas ar labo roku labājā insaidā spēlē. Ļoti sekmīgi to darīja, un arī tas pats Ārnis Aumeisters savulaik ir spēlējis labā inside pozīcijā, labs būdams un sekmīgi to darījis. Un vēl vairākus tādus spēlētājus var nosaukt. Mūsu pašu spēlētājus nevajag meklēt kaut kur ārzemēs pat. Jā, to piemēru ir ārkārtīgi daudz, bet, protams, ka tas ir grūtāk. Tas sarežģīja uzbrukumu pirmkārt, jā, tur ir nianses, teiksim tā. Jā, tas jau tur tā detalizēti. Tā, mēs Jānim aizsūtījām jaunu linku, kur pieslēgties. Varbūt mums izdosies. Laikam mums vēl daudz. Jā, tā kā
Nu jā, mēs ar tevi varam aizpildīt ēteru arī 2 stundas. Nē. Kamēr Jānis slēdzās klāt. To nevajag. To nevajag. Tad varbūt kādam paliks garlaicīgi, ja mēs ar tevi 2 tādi laidīsim. Kamēr Jānis vēl mēģina pieslēgties, tikmēr atgriežoties vēl Vācijā. Vakar bija Vācijā kausa izcīņas spēles. Tur ir 3. kārta, jā, vai 2? Laikam. Otrā negribu. Trešajā iekļuva. Jā, negribu samuldēt, tad otrā. Jā. Un tad vakar Daņu Kristapāna klubs Melsungen turpina savu uzvargājienu. Vakar gan tik vienkārši negāja pret savus komandu. Tur pie viņiem viesos. Jā, pēc pirmā puslaika Melsungenai bija -5, 12-17 un vēl 6 minūtes līdz beigām vēl bija -2, bet beigās tomēr izlīda. Jāsaka, izlīda +2 tomēr uzvarēja un iekļuva 3. kārtā. Melsungen, protams. Viņi Bundeslīgā ņem 7 spēles, 7 uzvaras, un pēdējā mačā tagad pret Renāru Roščinu pārstāvēto Hannover Burgdorf viņi uzvarēja, un joprojām gan viņi, gan Berlīnas Füchse vienīgās komandas, kas 2 komandas, kas vēl nav zaudējušas. Nevis nav zaudējušas, nevienu punktu nav zaudējuši. Nevienu punktu arī. Pagaidām tikai uzvar. Tā kā man liekas, ka viņiem nevis nākamajā, aiznākamajā kārtā savstarpējā spēle. Mēs apstīsimies, un pēc tam kalendārā, katrā ziņā tas būs notikums. Jā, tā būs milzīga cīņa šajā sezonā. Jā, un varu sadarēt, ka nebija tāda cilvēka Vācijā, arī pašā Melsungenā, kurš paredzēja pirms sezonas, ka tieši šīs komandas pēc 7 spēļu kārtām, jo par Berlīnu varbūt to varēja paredzēt, būs vadībā ne Ķīle, ne Magdeburga, ne Flensburga, ne Mannheima. Neviens, bet Melsungena un Berlīnas Füchse. Melsungena pat spēlējot 2. Bundeslīgā savulaik nekad nebija sākusi sezonu ar 7 uzvarām pēc kārtas. Kaut kad tur ļoti sen, es tagad nepateikšu, kurā gadā, bet kaut kad ļoti sen bija 6 uzvaras pēc kārtas. Tas bija 2. Tas bija ļoti sen. Jā. Pirmajā viņa spēlē, man liekas, kopš 2005. vai 2006. gada. To es tagad tā uz citiem nevaru pateikt un atminēties. Tas tā, katrā ziņā, tas ir tā. Jā, bet vēl uzkavējoties nedaudz pie Vācijas, jāatzīmē, vakar Ķīles komanda nepārvarēja kausa izcīņas. Jā, viņi mājās turklāt. Viņi Veclerai zaudēja bijušajam Evara Klešnika klubam 3-1-32. Es paskatījos tur to statistiku savstarpējo spēļu, un Veclera Ķīles gāzēja. Viņi diezgan regulāri viņiem aizliek kāju priekšā, un šī bija kārtējā reize. Zebrām tas sezonas sākums tāds. Viņi zaudēja Magdeburgā, pirms tam Bundeslīgas spēlē. Viņi mājās zaudēja tai pašai Melsungenai -5. Čempionlīgā viņi zaudēja Vespremai. Tāds grūts periods komandai. Kaut kā tā viņiem, jā, tur tas kaut kā tā iet viņiem. Labi, sezonas sākums tikai. Pieļauju, ka Čehu treneri, Čehijas handbola vēsturē droši vien labākā spēlētāja, slavenākā spēlētāja Filipa Ihas krēslam joprojām ir 3 kājas. Vismaz. Droši vien. Varbūt pat visas 4 vēl joprojām. Es nedomāju, ka šajās te... Nē, sezonas sākumā, kur Ķīlē tā nenotiek. Jā, es tikko gribēju teikt, ka diez vai tā ir tā komanda, kura strauji soļi tiks veikti, bet mums kaut kā neizdodas ar to Jāni pievienot viņu. Tā gadās no pieredzes. Zinu, ir bijuši tādi gadījumi arī man kādreiz kaut kas mums te nevienojās un neslēdzās, bet mēs varbūt tad varam uztaisīt rokādi. Es uzrakstīšu Mārim, lai viņš slēdz. Sākumā ar Mārci Burski parunāsim, un pēc tam tikmēr mēģināsim. Jā, vēlāk būs laiks, gan jau, ka būs. Gan jau, ka būs. Tā, ka es tikmēr Mārim rakstu. Māris Burskis 2. reizi Latvijas sieviešu izlases galvenais treneris. Pirms kādu laiku viņš jau bija. Tā kā pieredze viņam jau ir. Tā kā pirmās pankūkas viņam jau ir gan piedegušas, gan nepiedegušas, dažādas. Jo, tomēr, būsim objektīvi, vērtējot mūsu un pretinieces, galu galā varbūt mums ir vērts pieminēt, kas tad mums ir pretiniekos. Olimpiskā čempiona, viena no pasaules top komandām Francija, Slovenija, kas regulāri spēlē fināla turnīros un biežāk izkļūst no grupas nekā neizkļūst. Fināla turnīrā izkļūst no grupas. Un Itālija, kas diezgan strauji progresē un kas ar kuru var pacīkstēties, tā teiksim. Pacīkstēties var ar jebkuru, arī ar Franciju.
Bet, katrā ziņā, mēs jau nezinām, kādā sastāvā Francija arī tur. Viņi zina, ko viņi spēlēs. Vakar bija ziņa, ka Francijas izlasē 2 pamatsaspēlētājs Zādi un otrs krīt no galvas, kā viņi sauc. Diemžēl ir dabūjušas mikrotraumas, un viņas mēs šeit neredzēsim. Tur vēl vismaz 2 tajās pozīcijās. jā, bet tie tādi skaļie uzvārdi, kurus, protams, būtu vērts klātienē pavērot. Un skaties, šeit tāds mazs vēstures stūrīts ir sagatavots, kur rezultāti tu droši vien, bet iespējams tu atminies, ka Latvijas sieviešu izlase ar Franciju ir spēlējuši 1993. gadā Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Atceries rezultātus? Tu gan to bildi tagad neredzi. Jo... Mēs šeit zaudējām -1 vai -2. Mēs ļoti maz zaudējām. Tur vairāk Francija toreiz nebija tā Francija, kas tā ir tagad. Tajā laikā Francija strauji attīstījās, bet Francijas sieviešu izlase nebija tādā līmenī, kādā jau gandrīz bija jau vīriešu izlase. 95. gadā jau pirmo reizi bija pasaules čempioni. Ja? Bet Francija vēl ne. Es neceros uzvārdu, viņiem sieviete toreiz bija galvenā trenere. Bet redzi, ir ļoti liela atšķirība. Tajā laikā Latvijas izlasē bija praktiski Vārpas bijusī meistarkomanda. Ar retiem izņēmumiem. Ar Natāliju Kudrjavcevu kas ir viena no top spēlētājiem arī Eiropā sastāvā. Ja mēs tagad to meistarkomandu pārceļam uz mūsdienām, tad tā bija profesionāla. Tā bija profesionāla komanda. Tajā laikā vairs nebija 93. gadā. Bet tā bāze bija ielikta tāda, un es atgādināšu, ka Vārpa vienu sezonu arī PSRS augstākajā līgā nospēlēja. Un pirmajā līgā viņas reta bija tā sezona, ka viņas nebija trīniekā vai par sešnieku tur vispār nav ko runāt. Jā, tur treneris Andris Drēska ilgadējs bija šīs komandas galvenais treneris. Tā kā tur salīdzināt tās spēles ar šīm nav nekāda jēga vispār. Tas vienkārši interesants fakts. Tātad 21-23 mājās, izbraukumā 24-7. Jā, tur izbraukumā grūtāk gāja, bet šeit Bauskā bija ļoti līdzīga, un tur varējām arī pat nezaudēt. Skaidrs, ka tu nevar ņemt par atskaites punktu šī brīža. Es biju klāt tajā spēlē, protams. Tur bija interesanti. Tā, Māris man raksta, ka viņš arī esot pieslēdzies klāt, vai tad no režijas telpas mums kāds varētu palīdzēt, jo mēs Māri arī neredzam. Parasti mums nebija nekāda problēma ar šiem sakariem šeit. Parasti ne, mums vienmēr viss ir bijis. Iepriekšējā sezonā, es domāju. Viss ir bijis kā pa diedziņu, bet kamēr mums te vēl aizkadrā mēģina atrast, kur tad Māris un vai Jānis ir pieslēgušies, sameklēt viņas rokā, es vēl paturpināšu par sievietēm. Tātad pirmā spēle izbraukumā Slovēnijām 11. oktobrī. Un otrā spēle 14. oktobrī, 17:10 Dobelē. Jā, tātad visi laipni aicināti apmeklēt šo spēli. Biļetes bez rindas.lv. Tā būs spēle Francija. Spēle ar Franciju. Cik tur no olimpiskajiem čempioniem atbrauks, tas ir cits jautājums. Atgādināšu, ka Francija uzvarēja olimpiskajās spēlēs gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē. To grūti pateikt. Redzēsim, cik tur atbrauks, jo sastāvs, kas brauc, vēl nav. Tikai ir zināms to, ka brauc ļoti liela delegācija. Francija var uzlikt 2 konkurētspējīgas. Nē, es domāju, tad 16 spēlētājs un vēl tikpat treneri, apkalpošais personāls. Viņi grib atbraukt uz Latviju vienkārši ciemos. Par cik mums vēl ir laiks, es varu pastāstīt, kā šāda veida izlases. Galvenais treneris ir Krumholts joprojām, vai ne? Jā. Leģendāra persona. Kā šāda veida izlases brauc un gatavojas spēlēm, tad sākot no tā, kad ir īpaši norādījumi par ēdienkarti ar to, ko vajag, to, ko nevajag. Mums tas viss ir, ko vajag. Protams, Latvijā viss ir. Tad vispār nav nekāda problēma. Ja nav, tad saķersim. Lai ņem līdzi savējo ēdienu. Ja? Tad es jau nerunāju nemaz par visām pārējām lietām, kas ir nepieciešams pēc spēles. Tur 120 kg ledus, lai varētu tur vannās iet un vēl nesko. Ja? Tā kā tur
Tur viss ārkārtīgi nopietni, un labā ziņa ir tāda, ka pretinieki netiek šķiroti, un komanda brauc maksimāli labākā sastāvā, jo viņas gatavojas Parīzes Olimpiskajām spēlēm. Un Eiropas čempionāts, gan kvalifikācija, ir viens no sagatavošanās posmiem. Kas, vēl jau pa vidu būs pasaules čempionāts, novembra beigas, decembris šogad. Jā. Tas, es domāju, drīzāk viņas gatavojas tagad tam turnīram. Par Olimpiskajām spēlēm viņi sāks domāt tuvāk pavasarī. Bet viss kopējais cikls viņiem saucās Road to Paris. Tā kā ļoti nopietni pieiet visam. Un, tāda līmeņa komandām citādāk nemēdz būt. Un nebūs nekas vieglas. Tad Latvijas sieviešu dāmu izlasēja 2 spēles šajā gadā. Tā kā jaunās handbolistas, kas ir Dobelē un kas atbrauks uz Dobeli, jums būs tā lieliskā iespēja no vairākām olimpiskajām čempioniem autogrāfus dabūt. Arī nofotografēties. Nofočēties, autogrāfus dabūt. Neatsaka jau tādu līmeņu spēlētāju nekādi. Tur viss ir ļoti atsaucīgi un izmantojiet iespēju, lai dabūtu autogrāfus un nofočētos. Ļoti feini. Visi spēlētājs ir noteikti atsaucīgs, būs pēc spēles pilnīgi droši. Var šo te iespēju izmantot. Slovenijas izlasē tādu slavenību nav. Tas ir vairāk nekā skaidrs. Tur ir vienkārši labs spēlētājs. Ja tu man pajautātu, es arī nepateiktu neko. Tur ir labs spēlētājs. Ir redzētas pēdējos lielajos turnīros. Šī komanda vismaz pa vienai spēlē esmu noskatījies. Tāda laba vidusmēra komanda, kas noteikti nebūs starp medaļu pretendentiem. Ne pasaules čempionātā šogad, ne olimpiskajās spēlēs, ja viņas tur tiks, protams. Bet tur jau arī olimpiskie kvalifikācijas turnīri būs handbolā. Bet tā ir tāda komanda, ar kuru katram jārēķinās. Un te pašai Francijas izlasē, tīpaši Slovenijā spēlējot, kā vēl būs jārēķinās ar Slovenijas izlasi? Noteikti, jo Slovenijas izlase ir viena no tām, kas no bijušās Dienvidslāvijas, kas par viņām ir spēcīgākas? Grūti pateikt, kā kurā turnīrā. Horvātija, Serbija, Horvātija. Melnkalne. Melnkalne vienu brīdi Melnkalne tomēr bija viena no pasaules top komandām, kad bija tas super Serbija, sastāvs. es tagad neatceros, kurā gadā, bet pie sevis mājās rīkojot pasaules čempionātu vinēja. Šīs te varbūt arī tās komandas no tā reģiona, kas varbūt, kas pilnīgi noteikti ir nedaudz spēcīgāks. Pārējās skaidrs, ka tur ir plus mīnus. Bet tas nenozīmē, ka galvas tiesas spēcīgākas. Nebūt. Tā, mēs te mēģinām vēl kaut ko te sadabūt un salabot. Es ceru, ka Māris un Jānis būs pietiekami pacietīgi. Es uzrakstīšu, ka mums kaut kas īsti neiet. Mēģinām salabot. Lūk. Tā, kamēr mēs te mēģinām... Tā, ka mēs kaut kādā sadaļā esam atgriezušies. Tā, tad ko? Tad nemainām secību. Kuru? Es domāju, šeit sarunu secību. Nē, es domāju, ka mēs nemainām. Jā, Pāvlīšu sākumā parunāsim. Bet es viņu neredzu vēl joprojām, klausies. Tā problēma. Ka mēs viņu vēl neredzam. Labi, es izmantojot iespēju vēl par mūsu krāšņajām daļajām dāmām, tad vēlreiz 14. oktobris, 17.10. Dobelē biļets bez rindas.lv. Visi laipni aicināti klātienē. Būs foršs handbols. Obligāti. Un pavisam drīz arī turpat Dobelē spēlēs arī ar bosniešiem Eiropas kausu. Tas 21. oktobrī. Tas vēl pēc nedēļas. Tas vēl pēc nedēļas. Tā kā par to mēs tajā nedēļā arī tieši varēsim parunāt, jo tas tāds pretinieks, par kuru atklāt sakot, neko daudz arī nevar atrast. Tur ir uzvārdi, kas un tādi, bet gan jau dobelnieki būs kaut kādi vismaz video sarūpējuši, un tad mēs ar Sandru Veršako varēsim parunāt konkrētāk, kas tas tad šķiet, ka pirmās spēles rezultāti jau mēs zināsim. Tad, pirmā spēle Dobelē tieši, ne? Nē, pirmā spēle izbraukumā. Tur. Pirmā spēle ir tur, un pēc tam ir Dobelē, jā. Un pēc tam ir Dobelē.
Un, jā, tad mēs pirmās spēles jau rezultātu zināsim un varēsim tad arī parunāt par šo te. Mums vēl joprojām kaut kas neiet, un mēs nesaprotam, vai pareizāk sakot, nav skaidrs, kāpēc, jo it kā visam vajadzētu būt kārtībā, bet kaut kas neiet. Bet kamēr mēs ar tevi, Anatoliju, runājam, tikmēr backgroundā mēģina kaut ko sataisīt, un varbūt tad sanāks vismaz uz beigām varbūt pievienoties vai nu vienam, vai no otram, nu vismaz vienam no viņiem sanāks pievienoties, jo parunāt mēs bijām ieplānojuši par daudz ko ar abiem diviem. Ar abiem, jā. Nu, varbūt tam ar Māri varbūt tas diapazons nedaudz šaurāks, tas sieviešu izlase. Nu jā, jo dāmas uzsāk gatavošanos šajā nedēļas nogalē. Sabraukums Ludzā notiek, un tad skaidrs, ka galvenais akcents tad šīs divas spēles. Jā, bet ar Jāni mēs tā bišķiņ plašāk bijām ieplānojuši parunāt. Bet tas jau nenozīmē, ka mums nav par ko runāt ar tevi, vai ne? Jā, Baltijas līga, virslīga, ārzemnieki, bet kamēr tur kaut kas kārtojas, varbūt mēs sākām ar ārzemniekiem, tad varbūt arī vēl par citiem ārzemniekiem, jo pašais mēs to Vāciju sākām, Vācija arī pabeigsim. Protams, mums tur pārējie spēlē zemākās līgās, tur vai no otrā Bundeslīga vai trešajā līgā, gan Rauls Erlens Serafimovičs, gan Jānis Valkovskis spēlē, gan Rauls Geislers, Edgara Kukšu mēs jau pieminējām. Jā. Ļoti nopietni, jā. Dažādām sekmēm komandas spēlē, protams, jo trešā līga, kas Vācijai tā ir tā sauktā, pa reģioniem sadalīta, geogrāfiskiem, jā, tur viņiem notiek tās spēles, un pēc tam jau tur komandas iet uz augšu, kas iet, bet, galvenais, ka mūsu spēlētāji spēlē daudz, ir sastāvos, gūst vārtus, kurš vairāk, kurš mazāk. Tas ir cits jautājums, tas atkarīgs no lomas, protams, komandā. Tas ir svarīgi Latvijas izlases kontekstā, lai viņi ir ar spēļu praksi, jo tie visi ir vakardienas juniori vēl. Tie visi ir vēl... Palielam, jā. Atskaitot Kukšu, protams. Visi. Klausies, tas ir kā līdz kuram vecumam juniors var būt. Jā, tā kā viņiem tur dažādi iet, bet viņi pietiekami dažās spēlēs. Es skatos Valkovskis, piemēram, vienā no spēlēm, viņš 8 vārtus bija iemetis, man liekas. Šodien mājaslapā Handball LV ir ielikts apraksts. Tur par vāciešiem ir aprakstīts. Par vāciešiem aprakstīts sākot no Daiņa un tad par visiem pārējiem. Tur vēl tikai vakardienas kausa spēle nav pieminēta, ko mēs izstāstījām. Bet, kas attiec uz Spāniju, tad par Jevgeņu Roganovu pašu, kā viņam iet, mēs zinām, ka viņš spēlē diezgan daudz. Tā ir tā Honora Plāta līga, kas ir otrā pēc ranga, bet tā ir Spānijas otrā pēc ranga līga. Un tur Vielēdē ranga komanda, pagaidām 3 reizes spēlējas un visas 3 spēles zaudējusi. Tā kā pagaidām viņiem punktu vēl nav, bet tikai 3 spēles nospēlētas. Un viens no šīs sezonas Asobal līgas, kas ir Spānijas handbola virslīga, viena no spēcīgākajām, arī viena no 3 spēcīgākajām pasaules handbola klubu līgām. Tur viens no pārsteigumiem noteikti ir LVT Anaita Suma. Pilnīgi noteikti. Atrašanās tabulas ziņā, tu domā? Viņi pat uzvarēja mājās 1. oktobrī Demarleonu komandu sēdien 28-25. Roberts Rancāns gan vārtus neguva, es nevaru pateikt, cik viņš daudz spēlē, bet viņam nav izpildītu metienu un nav arī gūtu vārtu līdz ar to. Bet viņi uzvarēja, un viņi tagad dala 3. vietu ar Granollers. Granollersam gan 1 spēle mazāk, viņiem 6 punkti. Barcelona, protams, ir līdere, un tas nekorekti izklausīsies attiecībā pret pārējām komandām, bet Barcelonām čempionu kausu var arī šodien pasniegt. Pirms sezonas var pasniegt, jā, principā tā, tagad Spānijā tur iet. Jau kuro sezonu Bidaso ir 2. vietā, arī tāda pazīstama komanda, un LVT ir 3. vietā ar 6 punktiem. Bet tas ir tikai sezonas sākums. Jā, protams. Piedod, es tev pārtraukšu, bet man saka, ka Jānis esot pievienojies, un mēs dzirdēšot viņu. Jāni, vai tu mūs dzirdi? Čau!
laikam viņš mūs nedzird, vai arī mēs viņu nedzirdam. Kā saka, mēs šodien negaidījām, ka mums kaut kas būs šeit ar... Mēs noteikti kaut kādu uzaicināsim ciemos arī viens no mūsu pirmajiem leģionāriem, kas ir bijuši Jānis Dūšelis, piemēram, vai tur Jānis Skrebelis, kas ir viena no pirmajiem leģionāriem, kas mums aizbraukšus. Žēl, ka mēs Arvīdu Ķervi vairs nevaram uzaicināt ciemos, viņi nav starp mums vairs, arī viens no mūsu pirmajiem leģionāriem. Ar viņiem būtu interesanti, jo viena lieta braukt tagad uz ārzemēm spēlē pavisam, kas cits tas bija tad, 80. gadu beigas, 90. gadu sākums. Piedod, es tev atkal pārtraukšu. Māris, tu dzirdi mūs? Māris ar mūs nedzird. Mums te trokšņi dažādi. Kaut kādi trokšņi ir. Es jūs dzirdu. Jānis mūs. Mēs šodien tā uz aklo. Jāni, čau, tu mūs dzirdi tagad, ja? Viņš mūs dzird, mēs viņu nedzirdam. Vismaz sasveicinājās. Tas ir daudz jau. Jā. Citādi mums neticēt, ka mēs patiešām bijām sarunājuši ar viņiem sazināties. Sēž savādāk divatā, te fleitē visu laiku par handbolu. Nezinu, ko te, jā. Jāni, tu dzirdi mūs? Es dzirdu, bet laikam atpaliek bilde. Galvenais, ka tu dzirdi mūs. Galvenais, ka tu pievienojies un ir skaņa. Čau. Čau. Man vispirms tāds mazliet provokatorisks jautājums. Man tas bija pārsteigums, ka tu esi tajā amatā, kurā tu tagad esi. Cik ilgi tu domāji, piekrist, nepiekrist, kas tas apmēram ir? Tev ir nevis tikai nojausma, bet tu zini, kas tas ir. Ilgi nedomāju, man Aleksandrs Babra uzrakstīja, es uzreiz uzzvanīju līgai, izrunājām visu un viss ātri notika. Kādas ir tavi tie galvenās tās funkcijas, tās galvenās darbības? Ko tu dari laukumā? Mēs jau šeit pietiekam daudz izstāstījām, jā, arī par 100 spēlēm, izlasē un tā tālāk. Funkcijas man ir otrā darba diena oficiāli. Pagaidām vēl īsti neko nesaprotu, jo no spēlētāja puses tas ir pavisam savādāk. Ja tu redzi to otru pusi, tad tur ir ļoti, ļoti liels darbs tiek ieguldīts. Nav tā, ka tur federācija tikai sēž un neko nedara. Es par šitām pāris dienām jau man te nokrāvā ar darbiem, un es īsti nesaprotu. Kas tev jādara? Vismaz kaut ko. Tu arī uzreiz tā kā ar automātu. Man interesē. Papīra pirmais uzdevums, ko es darīju, es apzvanīju varbūt tas var palīdzēt. Kāds pirmais uzdevums? Pirmais, ko es izdarīju, apzvanīju spēlētājus vairākus jau parunājos. Tas ir ļoti būtiski. Lai zinātu, kuri gatavi spēlēt, un man ir apmēram tas saraksts, ar kuri būs spēlētāji, tā kā uz tām spēlēm vajadzīgi un jācenšas, protams, maksimāli labākais sastāvs dabūt. Kad mums ir tās divām spēlēm. Tad Jānis runā šobrīd drīzāk par vīriešu izlasu un vīriešu spēlēm. Tad 2. novembrī Valmierā, 4. novembrī Tallinā, Kalev Hallē pasaules čempionāta kvalifikācijas 2 spēles. Arī Gaunija. Jā, turpat pakaļ. Tad 2. novembris un 4. 2. novembrī Valmierā. Visi uz Valmieru, tā lai mūsu līdzutēji būtu vairāk nekā Igauņu līdzutēji. Jā, tas gan. Tā kā Jānim uzdevumi ir ļoti daudz, un Jānis jau teica, vajag laiku, lai ielektu no vienas laivas otrā, jo tomēr ir atšķirība. Piekritīs, Jāni, ka tev... Ļoti liela atšķirība. Spēlētājiem viss tiek pasniegts tā kā uz paplātes, pat pirms braucieniem pases pārbauda visiem vai tā kā ar maziem bērniem. Īstenībā tur ir ieguldīts ļoti liels darbs, ko daudzi spēlētāji vai no malas īsti neredz. Zinot tavu milzīgo pieredzi, gan izlasē, gan klubos dažādās valstīs, tu jau vari arī tiem spēlētājiem, protams, ja tas tā drīkst to darīt, arī ar padomu palīdzēt. Protams, ja būs treniņos, arī treniņos piedalīšos kopējos. Es domāju, ka Jānis ir... Tu varētu arī kā spēlētājs piedalīties treniņos, kā sparring partneris. Es vēl neesmu izlasēju punktu pilces, jā, tā ka kārtīgi patrenēties. Pareizi. Redzi? Atvadu spēle nav bijusi vēl, pareizi. Ne tev, ne Mārim, vispār nevienam nav bijusi atvadu spēle.
jā. Varbūt tāds plāns. Es Tikai jāpastrādā. Jāpatrenējas. Jāpatrenējas. Nu, galu galā Ludzas komandā tu spēlē, forma tev varētu būt pietiekami laba pašreiz. Nav laba gan. Pasties, cik godīgi cilvēks atzīstas, ka nav labi droši. Nu, jā, grūti. Nu, man ir, es teikšu, es strādāju Lūznavā, ja es pirms tam dienēju armijā, pirms aizbraucu uz ārzemēm. Nu, tur viss ātri notika un aizgāja. Nu, un tad, kad atbraucu, es reiz braucu pie komandiera. Komandieris mums Lūznavā ir bijušais handbolists Oskars Somuļs. Viņam liels paldies, ka viņš mani paņēma nevis kā armijnieku, bet kā civilais darbinieks, es skaitos, ofisā sēžu tur. Un man ir doma atgriezties arī armijā ar laiku, jā. Pēc tam man tā kā otra ģimene, un darba te pietiek. Tas arī, kad tu karavīrs tev pasaka, to izdarīt, tu to izdari pa dienu, un viss tev nav jādomā. Bet es sēžu ofisā, un man ļoti, diezgan apjomīgs daudz darba. Un tā, kad tu atbrauc no Lūznavas 5:30 un vēl jābrauc uz Ludzu, tad spēja, ka nebija. Bet es pēdējā laikā secināju, ka, ja tu nosēdi ofisā, pat ja ļoti negribās, tu vienkārši paņem botas, formu un aizbrauc uz Ludzu. Pirmā pusstunda ir grūti, un pēc tam tu pēc treniņa jūties tā kā, restartējies. Jā, tāda metode ir. Piespiedu kārtā sevi jāpiespiež. Jūs tur pa peldēm runājāt, Edmunds beidza peldēt, es tagad tikai sākšu Tu esi no tiem roņiem, ja? Jā, tur nav problēma. Kur tu to sāki darīt? Norvēģijā, kad bija? Es sāku darīt Latvijā, kad es biju par dēlu slimnīcā. Es braucu uz Ogri un līdu Āliņģī. Tā, ka tas nav nekas tāds. Man iemācīja, tāda bija agrāk. Izlase fizioterapeita Agata Ādiņa, viņa man nolasīja instrukciju, kā pareizi darīt, lai nepārsaltu un tā kā. Lai nesaslimtu pareizi, jā. Pēc tam padalīsies. Edmunds jau sāka interesēties, jā, viņš jau arī tagad. Edmunds, visdrīzāk es piekdien būšu federācijā no rīta jau pašu, un tad mēs varēsim daudz ko izrunāt. Jā, tad padalīsies. Par ziemas peldēm parunāsiet. Jā, tu Ludzas komandā spēlē, Ludzā tāda ļoti jauna komanda, viena no jaunākajām virslīgā noteikti, tu 3 no pamatspēlētājiem uz Murjāņiem aizgāja, un skaidrs, ka vajadzīgs laiks, kamēr tie jaunie puikas iespēlēsies, tad tādi pieredzējušāki spēlētāji, cik jūs kā 3, tad esat 4 varbūt, ne vairāk. Bet tās jau laikam ir to lielo un te pašā laikā mazo centru liktenis, ka tie labākie agri vai vēl, bet aiziet. Aiziet uz Murjāņiem, jā. Jā, vai uz Murjāņiem, vai aizbrauc vēl tālāk. Agrāk bija pa klubiem, ka, ja tu Murjāņos mācies, tu arī klubā vari spēlēt, bet tagad spēlē viņi Murjāņos. Mums aizgāja 3 spēlētāji, kuriem cik tur 17 gadi, 16, un sastāvs mums tāds bēdīgs, jo Normunds Senkāns krusteniskās sarāva. Atkal? Jā, tad vēl vienam ir meniska trauma. Diezgan mums tas sastāvs, teikšu godīgi, pašķidris. Tie jaunie 15-gadīgi, ja viņam prasīt kaut ko, īsti nebūtu pareizi. Tāpēc strādāsim un ar to, kas ir. Tas nozīmē, ka tev lielāks lodzi. Bet tu piedalies arī iespēju robežās, tu piedalies arī kaut kādā trenēšanā, vai kā tur Andrejam piepalīdzi, vai tu tikai tu vienkārši darba dēļ to nevari? Es uz treniņiem braukāju, mēģinu vismaz 2 reizes nedēļā aizbraukt un, treniņos. Ar Andreju. Vairāk jau Andrejs, ja es kaut ko tur tā no malas arī pamācu jaunajiem. Labi, tad jau tev būs arī tagad jaunā lomā debija izlasē. Spēlētāja lomā tu vēl saka, tu punktu nespēlēs. Jānis sāk ar dāmām. Jā. Nosacīti varbūt nedaudz vieglāk, ar dāmām var sākt. Kādā ziņā vieglāk? Man liekas, ka tas ir 10 reizes sarežģītāk. Domā? Zinu. Parunāri jebkuru treneru, kurš strādājas ar vīriešu un sieviešu komandā. Tur jā, tā lieta. Varbūt būs jāpamēģina pastrādāt par treneru kāds brīdis. Pamēģina, jo dzīvesbiedrē pajautā, kā ir. Mēs mājās par handbolu nerunājam. savādāk tas dažreiz beidzās ar... Vai Jānis mums zina joprojām? Jānis atkal kaut kur pazud, bet es rakstīju Mārim, lai viņš pamēģina pieslēgties. Viņš man atbildēja, ka
ka viņš mūs dzirdot, viņam viss it kā ok, bet mūsu pusē mēs Māri nedzirdam un neredzam arī. Līdz ar to Jānis ar kaut kur pazuda. Pašu galveno mēs patiesībā no Jāņa uzzinājām, tikai gribējās viņam kaut ko labu novēlēt un uz redzēšanos pateikt. Bet visu mūsu šīs dienas scenāriju, šīs tehniskās problēmas nedaudz ir izjaukušas. Bet mums jau scenārijas nav akmeni iekalts. Mēs nav, jā, bet mainīt secību, kā mums vajag. Jā, bet gribējās ar abiem diviem bišķiņ ilgāk un bišķi detalizētāk parunāt. Bet jebkurā gadījumā tagad par sieviešu izlasu vajadzētu parunāt, cik mums tur laiks ir atlīdzis, bet jau tomēr, tomēr tas ir tā, lai kāda tā izlase būtu, citas mums nav. Šajā kvalifikācijas turnīrā, šajā grupā Latvijas izlase ir bez jebkādas konkurences. Tur pat nav ar ko salīdzināt. Absolūti visjaunākā komanda, vismazāk pieredzējušākā komanda. Jā. Un, protams, ka tā ir vienīgā komanda, kas ir tāda klasiska amatieru komanda. Meitenes, kas mācās, kas es vēl vairākas no šī pamatturnīra varu atrast, kuras ir līdzīgās pozīcijās, bet tas nav, lai meklētu attaisnojumus. Tas nav mūsu grupā, bet tas kopumā. Kopumā, kopumā. Mēs tur vairākas tādas varam atrast. Protams. Un viena no komandām, kas nezinu kādu iemeslu pēc vadīti, kā teicās? Lielbritānija atsauca savu dalību jau pēc izlozes, jo Lielbritānija bija vienā grozā ar Dāniju, Poliju un Kosovu, un savu dalību atsauca. Iespējams, ka ieraugot grupu... bet pagā, ko viņi cerēja ieraudzīt? Parasti jau ir tā, ka piesakās, tad, ja ir vairāk kā noteiktais komandas skaits, ir priekškvalifikācija. Tad mēs jau arī cerējām, ka mēs spēlēsim sākumā priekškvalifikāciju ar sev līdzīgākām konkurentēm. Protams, nevis cerējām, bet tā tas bija paredzēts, jo parasti ir šīs komandas skaits pietiekami liels, un tad, lai šīs komandas atlasītu, kuras var pēc spēka tikt līdz kvalifikācijai. Neliekuļosim, kāda interese, pieņemsim, Francija spēlēt ar Latviju. Protams, nav jābūt naiviem, bet jebkurā gadījumā. Tā, ka es redzu Māri, bet vai Māris mūs dzird? Redzēšana mums ir pamāc. Jūs mani dzirdat, pamājiet ar roku. Mēs tev dzirdam, beidzot. Klausies, tev šodien kaut kā mums neiet ar jūsu galu saslēgties. Varbūt ar mēnesis fāzēm kaut kas nav kārtībā. Nezinu, pilnmēnesis it kā jau beidzās. Nē, nav pilnmēnesis, nav. Beidzās jau. Jā, ja Māris dzird, tad ar atgriešanos laikam. Pagaidē. Nē, nedzird tā kā. Tagad Jānis mums atkal parādījās. Mēs šodien kaut kā mums... Jāni, tu dzirdi mūs vai nedzirdi? Būtu piekdiena un 13. datums. Es ko saprastu vēl. Jānis mūs dzird, bet mēs nedzirdam. Kamēr mēs vēl te mēģinām kaut ko pieslēgties, saslēgties, mēs varam par dāmām arī paturpināt. Jā, tad lūk šī priekškvalifikācija. Mums arī vīrieši izlasi spēlējusi. Tādā līmenī arī sieviešu izlasi spēlējusi. Un tur skaidrs, ka tas darīts ar vienu nolūku, lai jau kvalifikācijas pamatturnīrā nebūtu pārāk liela atšķirība līmeņos un meistarībās. Vienīga iemesla dēļ. Šoreiz to komandu nebija tik daudz, un tāpēc tā sanāca gan Lielbritānija, gan Latvija, gan vēl vairākas izlases, tāpat Itālija galu galā, trāpīja uzreiz pamatturnīrā. Jā. Māris atpakaļ, čau, vēlreiz. Es mēģināšu kaut kādā veidā sakarus vai pie jums tur problēmas. Es nezinu, kas šodien notiek. Kaut kāds poltergeists. Iepriekšējās 2 sezonās nereiz nekā tam līdzīga nebija. Bet vienmēr pirmā reize. Māri, prieks tev redzēt un dzirdēt. Forši, ka atrad laiku un tomēr bija pacietīgs, ka pagaidīja un lai parunātu ar mums. Mēs jau te sākām par... Tā, par izlasi, mēs runājam, bet dāmām runāt. Vai tev jau ir zināms tas, zināms jau tās spēlētājs, kas gatavosies un vai tur ir pilnīgi jauni vārdi, kaut gan pilnīgi jauni diez vai, bet tomēr. Ko var no mūsu tā katliņa salasīt? Tā ir. Kas tur sabira iekšā, kurš varēja sabirt, tas arī ir izlasē. Teiksim, diemžēl tā problēma ir palikusi
kad meitenēm ir savas lietas, savi darbi, ģimenes un bērni. Es brīdināju, teicu meitenēm, ja jūs gribat kaut ko iegūt, tad ar kaut ko jāziedo. Tas ir pirmais. Kaut kas jau mums būs, neteiksim, ka stiprākās, daudzas tomēr nevarēja, daudzām ir traumas, es sāku skaitīt, šausmīgi. Jaunas traumas, vecas traumas, tās, kuras varētu būt izlasē, tā ir tāda arī liela problēma, ka tomēr tas nav profesionālais sports, ka tu trenējies 2 reizes nedēļā, 2 reizes dienā, bet kad tu trenējies tikai kā amatieris, tikai tad, kad tu vari tomēr tas organisms uzliekot lielāku slodzi, viņš netur. Tas ir tā lielākā problēma. Bet, cik mēs būsim, tik mēs būsim. Arī spēlēsim. Mums jau pašreiz, man liekas, ārzemēs nav neviens spēlēt. Mums taču bija Vācijā, bija Dānijā. Ārzemēm mums Anna būs tikai Aleksa Anna Stankēviča. Jā, tā ir. Tikai, jā. Jā, tā ir ārējās līnijas spēlētāja, jā. Jā. Pārējās. Bet tas arī labi. Iepriekšējās sabraukumos, iepriekšējā sezonā viņi nebija, man liekas. Nebija. Nē, viņa vispār nav bijusi. Ne pie manis, ne pie Natālijas nebija. Jā. Tā kā paskatīsimies, es domāju, tas būs mums labs pienesums komandai. Par to šaubu nav pienesums, būs noteikti labs, jo viņa arī nespēlē profesionāli līmenī, bet tomēr viņas tas amatieru līmenis ir cits līmenis, gan trenēšanās ziņā, gan visā pārējā. Noteikti. Māri, kad jūs uzsākat gatavošanos, es jau te teicu, nedēļas nogalē? Piektdien, jā, mums ir sabraukums. Skatīsimies, mēģināsim iestāstīt meitenēm, es jau teicu. Ja jūs sapratīsiet, ko es no jums gribu, tas būs ļoti labi. Un ja jūs vēl spēsiet to izpildīt, tas būs vispār pateicīgi. Kaut ko jaunu izdomājat? Jaunu velosipēdu? Ko var jaunu izdomāt? Ko var jaunu? Ņem vairāk, met tālāk. Nē, izdomāt var visu kaut ko, bet ne jau treneris. Ir, domas ir. Negribu es te plātīties, bet tas, kā saka, man jau, es ar Ludas komandu darīju, man daudz idejas, un tas spēles stils ir tāds, teiksim, neraksturīgs Latvijai, jā, bet to es arī gribu ienest meitenēm. Galu galā tās komandas, kas mums stāv priekšā, es jau te domāju, jūs man jautāsiet, kā jūties, es jau uzreiz tādu izdomāju. Kā jūties? Jā, es jūtos tā kā stāvot, pie sienas uz nošaušanu. Apmēram tā. Tu zini, kas ar tevi notiks, ka tevi nošaus, bet gribas nomirt skaisti. Jā. Tomēr sagatavojies. Šitādi es vēl negribu. Nē, es tieši braucot tā domāju, ko mēs varam, jā. Es caurskatījis, esmu tās spēles. Franciju jau 100 reizes esmu redzējis, jā, visās tajos finālos. Sloveniju vakar tā vairāk tā paskatījos, tā pilnu spēli noskatījos ar Krieviju, viņa spēlē čempionātā pasaules. Tas ir, negribas nevienu baidīt, bet tas ir līmenis, protams, aizsardzība tur. Ja mums tā acis degs kā viņām, tad viņas no mums arī dabūs. Zilumus vismaz pāris. Tas jau ir pareizais noskaņojums, ne? Jā, un tādam ir arī jābūt. Mums galvenais ir labi noskaņoties un nebaidīties, acis deg un uz priekšu vālē. Var zaudēt, bet var skaisti zaudēt un parādīt, ka tu nenobijies un ka tev tā spēlē, ka tev patīk spēlēt handbolu galu galā un ka tu māki spēlēt. Protams, neiesi pret Grosu tur cīnīties to Krēlis šausmīgo. Nē, viņa arī visos turnīros, kur viņa spēlē, viņa arī viena no rezultatīvākajām parasti ir. Jā, tur. Tā ir Slovenija. Ne tikai viņa, tur paskatīties pa labi, pa kreisi. Visas viņas ir tur milzīgas un spēcīgas, un viņas tur ir, teiksim, jau no entās klases viņas tur skrien un tikai uz to kapā, jā, lai bet viņiem arī 2/3 sastāvā, man liekas, arī Čempionu līgā spēlē. Protams. Zini, es no otras puses saku tā, bet viņām taču arī tikai 2 rokas, 2 kājas.
galu galā viena galva. Nu, visādi var būt. Nu, jāspēlē ir un viss. Nu, jāspēlē ir tieši tā. Cilvēks par cilvēku spēlē. No vienas puses nav jau ar iemeslu uz kaut ko, kā mēs teikt, iespringt. Mēs labi zinām, kas esam mēs ļoti labi zinām, kur ir mūsu pretiniecis. Jā, tā kā tas ir tieši tā. Bet žēl, laikam, ka laikam, nesanāca, nebija laika un nebija tāda iespēja, vismaz kādu treniņu spēli nospēlēt. Es nezinu, ar to pašu Igauniju, tepat blakus vai ir. Bija plānotas mums 2 spēles ar Lietuvu, bet tur kaut kas viņiem arī ar Eirokausiem, tur vairāk zina vadība federācijas. Nesanāca. Kā saka, pamēģināsim mēs tos taktiskos gājienus paši savā sparingā tur nospēlēsim. Galu galā kaut kā jau izgrozīsimies. Nav jau tā kā 21. gadā, kad vispār Covid bija un mēs vispār īpaši neko nevar. Bet arī ar Igauniju spēlējām un Urjāņiem, bet, kā saka, redzēsim, kā tas būs. Galu galā es tā gribu vairāk uz to Itāliju skatos ar tādu grēzu aci. Tas jau vēl nākamgad. Bet šīs 2 spēles, gatavojoties, jau domāju par Itāliju, varētu ļoti nākt par labu. Protams. Tas ir tomēr, tu sparingu ar tādām komandām, kādas tagad nāks pretī, nekad un ne pa kādu naudu nesarunās. Jā, tas ir vispār fantastiski. Tas nav iespējams. Tas ir vispār fantastiski, jā. Tas tiešām, un to ir, teiksim tā, ir jāņem par godu, ka tu vari spēlēt ar tādām komandām galu galā. Galu galā arī spēlētājiem ir iespējas sev parādīt. Jā, es jau par spēlētājiem arī saku, par spēlētājiem, ka viņas var iet un... Varbūt kāds ārzemēs pamana, ka šī ir ļoti jauna meitene perspektīva, kā trenermēts teikt, ļoti labs materiāls, ar kuru pastrādājot, tur kaut kas var sanākt. Jā, tas ir tas, teiksim tā, guļķi mierinājums. Ja jūs jau par to sākāt runāt, tad es jau arī varu pateikt. Jūs runājat par Franciju, kad zaudēja uz 2 goli Latvija, 93. gads, jā? Jā. Paskatīsimies no tā laika līdz šim brīdim, kas ir mainījies. 21. gadā izlase atsākās. Daudz gadus izlases nav bijis. Faktiski tās jaunās meitenes, kuras es pat gribēju salasīt komandu vairāk no 2002. gadiem, U21, jā, kas būtu. Nav jau ko salasīt. Viņas vairs, galu galā gandrīz pabeigušas spēlēt, tikai dažas, kur 3-4 var atrast, jā. 4 arī ir laikam. Jāņem jaunākas, jo viņām nav mums skolas, jā. Nav meiteņu handbola skolas, kas to bāzi veidot, jā, kā Murjāņa veido. Nav viņas. Laikam, diemžēl arī uz to ir jāstrādā, lai tā būtu skola kā Garļava, Lietuvā, jā, Igaunija tas arī raud, ka viņām nav tās skolas tādas un viņas pat izlasi neliek. Bet galu galā arī tām meitenēm uz doto brīdi ir, kur tiekties. Ir 6. gada meitenes mums spēlēs, jā, komandā. Viņām ir uz ko tiekties, viņas var augt, vismaz tādā veidā. Un ja paskatās, tad no tā brīža, kad komandas nebija, es neceros, kad pēdējās spēles tur bija izlases, un tās meitenes, kas toreiz spēlē un bija, teiksim tā, varēja arī kaut kur tālāk tikt, viņas galu galā ir izčabējušas, jā, un viņas tikai te pa vietu sitas. Viņām nebija kur augt tālāk. Pēdējās spēles bija ar Slovākiju. Nē, domā, pirms atjaunošanas. Nē, es runāju līdz 21. gadam. Okay. Uz 21. gadu, jā, jo kad tur bija gara pauze. Jā, tur tas mūsu, tas sastāvs uz 21. gadu bija ļoti pieredzējušas un ļoti jaunas. Vidus tur bija ļoti tāds mums pamats, jā. Tā kā, tagad tās jaunās jau nāk, faktiski no tās izlases arī ir. Dažas, ne dažas, bet ir spēlētājs jau arī, kuras. Mēģināsim vākt kopā, mēģināsim vienam otram iestāstīt, ka vajag atsākt trenēties. Ir mums tādas perspektīvas ļoti meitenes, kuras sākušas nodarboties ar citām lietām, bet, mēģināsim sagrozīt izlasi un sakomplektēt un galu galā parādīsim, ko spējam šajās spēlēs. Varbūt citam būs lielāks stimuls konkurēt. Cerēsim. Tiešām jācer, ka tā arī būs. Man ir tāda pozitīvs noskaņojums.
Nu, super. Kā savādāk? Nevar jau savādāk bez pozitīvismu un gaišāka skata nākotnē. Tev vēl ir iespēja līdzjutējiem kādas vārdas, lai brauc uz Dobeli, jūt līdzi un atbalsta komandu. Ja tu gribi, tu vari izmantot šo te platformu. Jā, protams, es ļoti vēlos, lai līdzjūtēji nāk uz spēlēm, jo komandai ir tiešām vajadzīgs atbalsts. Tīpaši šai komandai, ir tīpaši sieviešu komandai, kuras ir ļoti emocionālas un ļoti, ļoti var uzkurināt, tieši skatītāji var uzkurināt. Un tas ir ļoti liels, tā būtu mums pluss un liels iegūms. Tā kā lūdzu nāciet, brauciet uz Dobeli, nāciet uz mūsu spēlēm, ļaujiet Latvijā, un mēs arī cīnīsimies. Nekritīsim kaunā. Redz, visi vēlreiz aicināti. Māri, paldies tev. Jā, paldies, lai neizkrīt no viena no tām, kas ir tavā rīcībā no sastāva. Jā, un paldies par pacietību, kad šodien pagaidīja. Galvenais bez traumām. Tieši tā. To arī novēlam. Paldies tev. Čau. Jā, paldies jums. Jā, čau. Redz, beidzot arī līdz Mārim tikām. Kaut ko vairāk uzzinājām. Jā, par Stankeviču es nezināju, ka viņi būs no Vācijas. Jā, tas ir labi. Es atceros kādreiz, cik viņi bija 15 gadi, viņi parādījās Dobelē. Viņa tajā sezonā, pirmajā sezonā viņa bija otrā rezultatīvākā virslīgā. Kreisais insights, tāda ļoti perspektīva meitene. Un atgriežoties pie tā, ko Māris teica, ja šeit uz vietas viņai būtu kur progresēt un profesionālā līmenī trenēties, tā kā Mūrjāņi jaunie čaļi trenējas, viņa tagad nebūtu Vācija amatieru komandā. Es pieļauju, viņa varbūt nespēlētu tur, es nezinu, Ģērā, Ungārijā vai tur vēl kāda Eirolīgas komandā, bet viņa būtu profesionālā klubā. Iespējams, jā. Tad, kas mums vēl atlicis ir šodien ar visām likstām, nelikstām, kaut ko esam izrunājuši, kaut ko ne? Jā, vajag atgādināt, ka par Latvijas virslīgu mēs parunāsim kaut kad varbūt vēl pēc kā. Šodien ir viena spēle, Ogres Salaspils, divas pirmajā līgā šodien. Tur pagaidām bez lielām sensācijām, bet Dobeli iet. Ļoti interesanta spēle bija Dobeli ar Mūrjāņiem. 28. Aizraujošs, ātrs handbols. Pēdējās 5-7 minūtēs. Tur jāņem vērā, es ar Arnoldu Traumu par to runāju, ka Dobelnieki pirms tam nedēļas nogalē bija 2 pēc kārtas spēles Baltijas līgā nospēlējuši. Iespējams, ka tas kaut ko ietekmēja, bet pilnīgi noteikti. Un Arnolds savai komandai teica, ka, ja mēs varam to Dobeli uzvarēt, tad tagad. Vēlāk diez vai sezonas gaitā. Varbūt. Bet, lai kāda būtu tā spēle, ļoti labi iespēja atstāja jaunie Mūrjāņu spēlētāji, arī visi 3 ludzānieši jaunpienācēji, un katrā ziņā, kas man vēl vairāk patīk, ko Arnolds pēc tam teica, ka šī komanda ir ļoti laba kā kolektīvs, un neviens nav pat jāskubina trenēties, papildus pastrādāt. Droši vien tas ir Čaļi pats ļoti grib kaut ko sasniegt, un tas ir pats svarīgākais. Jā, par to attieksmi vispār nav jārunā. Tad nedēļas nogalē arī Baltijas līga. Atsākas, jā. Turpinās. Turpinās. Tad sestdien Dobela spēlē izbraukumā ar Viljandiem, ASK mājās ar Viļņas Šviesa. Un svētdien Dobela turpina tūri pa Igauniju ar Mistru, un ASK mājās uzņem Granitas komandu. Tā kā līdzutēji, kas... Jā, Dobelē 3 punkti 2 spēlēs, varēja būt arī 4, bet labi, ka ir 3 no Lietuvas atvesti. Jā, viens nešķirts un uzvara pār Granitas, un es uzlieku bildīti. Un ASK Zemesardze LSP pirmā spēle pilnīgi bezcerīga. Pret Viljandu, jā. Jā, otrajā... līdz otrā puslaika vidum bezcerīgi, pēc tam gandrīz izdevās izglābties. Beigās bija viena vārti, 27-28 pret Mistru. Tā kā visi, kas grib redzēt Baltijas līgu, tad nedēļas nogalē var uz ASK aiziet. Šodien uz Latvijas čempionātu. Krustabaznīcā jā. Šodien Latvijas čempionāts virslīgā. Pirmajā līgā 2 spēles Dobela Salaspils un Sauriešos RPI seniora Rulbraks SK. Tā kā, ja kāds tur tuvumā kaut kur ir, var droši aizdoties un klātienē pasakot.
Bet mums laikam tad atlicis pats pēdējais un konkurss jautājums. Mēs pirms šī ētera neko neizdomājām. Es izdomāju. Tu droši vien jau runājot, kaut ko izdomāji. Jā, mēs pašā Par sievietēm? Nē, mēs pašā sākumā to arī pieminējām. Kurš pēc skaita Jānis Paulovičs ir starp tiem spēlētājiem, kas 100 spēles Latvijas izlasē aizvadījuši? Pēc skaita, pēc kārtas, kurš viņš ir? Nu, labi. Tad jāskatās no sākuma tiem, kas neredzēja. Uzminēt galu galā. Es atkal ierakstīšu, kad nepareizu atbildi, lai sajauktu prātu kādam. Uzrakst. Un tad Instagramā pie komentāru sadaļas, nevis Facebookā. Daži bija tur Facebookā metuši iekšā pie iepriekšējā jautājuma, bet Instagramā, jā. Tad tur liekam iekšā savas pareizās, nepareizās un citas atbildes, un tad mēs akurāt arī pēc 2 nedēļām izlozēsim, un balvu kā vienmēr pārsteigums, neko šobrīd par to neteiksim. Tā nu mums šodien šī stunda, nedaudz vairāk kā stunda. Piedzīvojuma stunda. Es godīgi nedaudz, man arī karsti palika, jo ar šīm lietām tehniskām es saskāros. Pirmo reizi tev droši vien lielāka pieredze ar tādām lietām ir. Es ar mikrofoniem saskaros. Bet arī ar šo mēs, man liekas, es nospiežu podziņu, izslēgts mikrofons, tehniskie sakari vēl. Nu labi, bet man liekas, ka pietiekami normāli tikām galā arī. Tālāk es neiedziļinos. Jā, tā kā, diemžēl ar mūsu ciemiņiem sanāca mazāk parunāt, bet nekas nav jau pēdējais podcasts. Normāli, patiesībā mēs visu izrunājām. Praktiski visu, ko mēs gribējām. Galā parunāsim arī pēc tam, kad būs aizvadītas spēles. Spēles aizvadīs būs vīriešu spēles, tad jau Jānis arī no iekšpuses to vairāk iepazīst to savu jauno amatu. Protams, kā jebkurā vietā jāieskrienās un jāiestrādā. Arī spēļu kontekstā, ne tikai tā, kas tur notiek tajās aizkulisēs. Nu, tieši tā. Tā kā, vēlreiz liels paldies visiem, kas šodien bija tikpat pacietīgi kā mēs. Tiekamies pēc 2 nedēļām, trešdienā. Ja gadījumā mēs Evaru dabūsim, tad iespējams mainīsim laiku. Sekojiet informāciju handball.lv, mājaslapā, Instagramā, Facebookā, visur ir informācija. Tas, kurš vēl nepiesako, obligāti jāpiesako. Ja mainīsies laiks, tad mēs ziņosim. Tad to saulēcīgi būs zināms. Ziņosim ātrāk. Tā kā liels paldies visiem uz tikšanos pēc 2 nedēļām. Paldies tev, Anatolija, un tiekamies.